Pat domāju, ierakstu uztaisīsim, varētu noderēt. Ok, labi, cerams, visi video paskaties. Tā, pie pie tam mums arī varat atvērt periodisko pareizes funkcijas. Šitais te. Mhm. Tā, kur ir koeficienti, kas mums šodien noderēs. Tā, nu, davai. Tā, ne. Jau piemērs tā, akatais tā, SCK. Kurš būtu tas gabaliņš, kur ir uz tāfeles akatais. Tā kosinus akatais. Akatais, cekatais. Šeit jau piemērs, tūlīt ir piemērs, bet kur ir? Kas visformās bija? Šo bija signāls. Summa C kosinus, sinus, kosinus, bet akatais, kur ir? Tūlīt, tur. Tā pirmā, otra, trešā harmonika, signāls. Kā viņu salimēt, tā, bet akatais. Nu jā, re, kur akatais. Ok, tad ir, visu atradu. Galvenās formulas, tātad, kas mums ir, vēlreiz, tātad divos vārdos, kas tas mums ir. Fourier transformācija, tātad idejiski, ka mums ir kaut kāds nezināmais signāls, un mēs šito nezināmo signālu cenšamies reprezentēt kā summu no sinusiem un kosinusiem ar noteiktu frekvenci, jeb frekvences soli, kurus mēs saucam par harmonikām. Pirmā harmonika 5 Hz, otrā 100, trešā 150, ceturtā 200, 250 un tā tālāk līdz NT harmonikai. Pie tam katram harmonikai arī ir savs koeficients, ja? Tad pastiprinājuma koeficients. Tā mēs reprezentējam signālus. Pie tam mums ir AK-tais. Tad mums ir CK-tais, nu, parametri, ja, tātad koeficienti AK-tais, CK-tais un SK-tais. Tātad sinusa koeficients, SK-tais, C kosinusa koeficients un AK-tais, kas ir vienas amplitūda, kas ir, dajumu, ja, es taču trāpīju, kas būtu, nu, CK-tais, SK-tais, re, kur viņi ir, un AK-tais, kas ir, jā, tas ir tas, bet galā. Vot, re, kur ir CK-tais minus JSK-tais. Re, kur viņš ir AK-tais, ja? Tātad koeficients CK-tais minus JSK-tais. Ok, tagad tur, kur ir, vēlreiz Dolkicers nodarbības, tur materiāli, tātad signāla teorijas pamati, mūsu uzdevumi, tātad rekurs darbs. Tātad šitais te pirmais uzdevums, viņš atveras, re, kur ir. Tātad, kas mums šeit ir dots? Pirmais uzdevums, laboratorijas uzdevums, pēc būtības ir praktiskais uzdevums. Kāpēc viņš saucas par laboratorijas? Tāpēc, ka viņu bija paredzēts darīt klase, tātad kopā ar visiem, tāpēc tā viņi saucas. Ko mēs te redzam? Re, kur mums ir AK-tais koeficienti visi no A0 līdz AN, kas mums ir 4, un attiecīgi katram A ir arī dots lencis. Tātad mēs atceramies, ka mums vispār, teiksim, elektrotehnika arī ir tas
pazīstamais. Piemēram, pierakstu forma, ja. Tātad, kā modulis, kā mums ir A, E, J, F, ja. Mēs zinām, ka mums ir A plus JB, ja. Jeb R plus JX, ja. Un principā tas ir arī viens tas pats, tikai cita pierakstu forma, kur A ir amplitūda, absolūta vērtība, ja? Tātad tas viss mums jau ir sen ir zināms. Ot, pa lielam šeit ir ļoti līdzīga situācija, ka kur mums ir A, un tātad katram A ir savs lēņķis. Mums šeit ir uzdevums sintezēt signālu, ja? Kā mēs sarunājam, mēs šeit izmantosim scilābu, pie tam uzreiz es gribu atgriezties šeit, ka šeit ir laboratorijas darba uzdevumi. Pirmam, otram ir realizācijas piemērs šeit, un šeit ir realizācijas sākums. Trešam uzdevumam, kas ir nepieciešams izdarīt, realizācijas sākums. Ceturtais ir šeit, tātad, kur pats uzdevums, šeit realizācijas piemēra, šeit piemēra nav. Tātad pirmais, otrais šeit pat ir realizācijas piemērs. Pa lielam šeit ir nepieciešams nokopēt tikai savus datus. Trešais, viņš nav līdz galam. Tātad, kā viņu risināt, tātad jāizmanto sava galva un var izmantot arī Dolgicera lekcijas. Tā, kur mēs skatāmies 23. gadu, mēs skatāmies 9. lekciju diskrēta laika Fourier transformācija. Re, kur viņa ir. Satveršu uzreiz šitu YouTube. Te būs viss kaut kas. Teiksim, visa nepieciešama arī jums informācija. Obligāti jāpaskatās. Šodien pat iesaku. Un re, kur šeit ir arī atverti kodiņi ar tekstu un tā tālāk. Tātad pamācība, kā līdz galam tikt galā ar trešo uzdevumu, arī ir šeit. Un ceturtam uzdevumam arī ir video materiāli, bet, kā teikt, ceturtam uzdevumam jau meklēt paši, kur viņi šeit slēpjas, ja, kursa literatūrā. Tātad minimums es jums parādīju nepieciešamais. Ok, labi, tad iesim pie tātad pirmā uzdevuma, apskatīsim tātad detalizēti pirmo, šodien otro. Es jums izstāstīšu trešajam uzdevumam, tātad kā sagatavot ievaddatus un, kā teikt, kā pabeigt trešo ir pamācība pie Dolgicera, un ceturtais darbs ir pilnīgi patstāvīgs, lai tā kā augstāko atzīmē, lai varētu dabūt. Tā, labi, neterēsim laiku, iesim uzreiz pie uzdevuma. Tā, vienkārši es jau atvaru. Kur viņš man šeit bija? Tā, man taču atverts, bet, jā, re, kur ir. Tātad, man te kāds variants ir atverts. Ok. Tā, es varu šeit palielināt, lai būtu labāk redzams. Tā, ir A0, ja? Sapratam, ka A0 ir līdzstrāvas režīms, mēs viņu apskatām atsevišķi. Viss kā lekcija. A un tātad leņķi. Šeit grad to radian, tāpēc, ka gan MATLAB, gan Scilabs viņš ar grādiem nedraudzēs, viņš draudzēs ar radiāniem, tāpēc ir nepieciešama pārējā, lai tā kā mums pašiem būtu ērtāk visu rakstīt grados, bet lai MATLAB vai Scilab visu saprot grados, ja? Pie tam viena nianse, neliela nianse kodiņš, kas jums šeit ir dots, viņš MATLABam ir uzrakstīts, ja? Tātad šeit komanda grid, viņš šito nesaprot Scilab. Tāpēc kods strādās, viss būs labi, bet tikai bez šitas te. Tad, ko mēs te darām? Pirmais uzdevums salīmēt kopā. Tad, ko mēs arī līmējam? Izmantojot no lekcijas formulu, kas šeit ir raksts A katais,
reiz kosinus kā omega t plus phi. Nu, un reizināmais. Un tad pie gala signāla mēs vienkārši pielimējam klāt katru harmoniku. Tātad sākumā mums arī atsevišķi ir nulta harmonika, un tātad pielimējam klāt katru nākamo harmoniku. Re, kur ir. Nu, un šeit atsevišķi, lai vizualizēt, ja, kas mums te notiek. Mēs vienkārši grafiski katru harmoniku vienkārši saglabājam atsevišķi V mainīgajā. Tad S mums ir gala signāls salimētais kopā, bet V vienkārši saglabājam katru iterāciju, lai pēc tam paskatītos, kā tas viss attīstās. Nu, tāpēc, ka tas ir mācību materiāls. Palaižam, un ko mēs te redzam. Attiecīgi visas harmonikas, kā mēs saprotam, tāpēc, ka viņi visas ir sinusoidālas, katra sinusoidāla, un salīdzinājot klāt, mums būs gala rezultāts. Pie tam mēs te varam paskatīties atsevišķi, piemēram, plot, piemēram, šito te. Kā atsevišķi izskatās. Tā, viņš man uzzīmēs pēdējo. Man te iekaust trūkst. Viens, nu. Vismaz MATLABs prasa aizvērt to iepriekšējo grafiku, viņš savādāk jaunezīmē. Nē, MATLAB neprasa, viņš pārzīmē, bet MATLABs reāli pārzīmē. Nē, viņš man šito. Tā, Scilabam, man liekas, šitais. Vienkārši es pats sen neesmu bijis Scilabas, jo tā, kas Scilabam bija komenta, man liekas, tā, vai šitas bija divas? Jā, šitais te. Jā. Vienkārši, lai nedomātu. Es Scilabu ļoti maz izmantoju, tāpēc man drusku tā galva neturas tās visas komandas, kā tur ir. Ok, jā, tad vienkārši, lai viņš ignorē līniju. Tad, ok, tātad, kā sapratam, pirmā harmonika mums ir kas? Ar frekvenci 50 Hz. Tad rekur ir viena pilna sinusoida. Šito aizveram. Otra rekur mums ir jau divas sinusoidas, ja? Nu, attiecīgi mēs sapratam, tāpēc, ka mūsu skata loks, ja, ir tātad viens periods. Nu, tā kā mums ir grādi, tāpēc viens periods ir 360 grādi, ko mēs tā arī skatāmies, ja? Tāpēc šeit arī I no 1 līdz 360, ja? Tātad solis 1 grāds. Gribam vairāk, tātad varam šeit ir 100, 120 un tā tālāk. Attiecīgi, lielāka frekvence, tātad redzam, tātad daudz vairāk. Nu, un attiecīgi trešais signāls, kas mums bija šeit. Nu, jā, tad viņš pavirši uzzīmēja. Gribu atsevišķi trešo, tātad. Un tā tālāk. Un pēdējais, kur tas viss mums ir saglabāts, ir tas kur pēdējais, kur ir summa, ja? Tātad kur ir tas signāls, kas pēc savas būtības vispār nav nekāda sinusoida. Un šeit mēs nekādu pat periodiskumu neredzam, ja, bet mēs varam viņu interpretēt ar harmonikam un tad attiecīgi viņu reprezentēt. Šeit pirmais uzdevums, es domāju, ka šeit pēc lekcijas pat nav nekas sarežģīts, šeit ir ļoti vienkārši, tāpēc kā arī ievadāti ir ļoti tātad, nu, vienkārša veidā. Ja ir jautājumi, tad lūdzu, ja ne, tad uzreiz varam sākt skatīties otru uzdevumu, kas mums ir daudz interesantāk. Tā, otrais uzdevums, tas mums būtu PDF. Iesim skatīties otru uzdevumu. Otrais uzdevums mums jau ir dot signāls. Tā, kur ir. Dot signāls. Jeb, kā ievad lekcija Dolgits stāstīja, kā mēs varam vispār novērot signālu. Kāda veida, jo signāls ir nepārtraukts laika, ja? A mēs esam, nu, tāda diskreta, dzīvojam ar visu tehniku, diskreta pasaulē, ja? Kā mēs diskreti ievērojam, ja? Un mums ir diskretizācijas solis. Jeb mēs varam konstatēt signālu kaut kādas vērtības konkrēta laika momenta te,
un pieķiksat šitas vērtības. Vot mums šeit ir dots diskrēts signāls, kuram mēs piefiksējam konkrētas vērtības, tad mēs nezinām, kādas ir signāla vērtības, ja? Tātad starp laika posmiem. Tāpēc, ja mēs aprakstam ar formulu, tad mums signāls ir, piemēram, signāls sinusoidāls signāls, viņš ir nepārtraukts laika. Tāpēc, ka mēs varam formulu ievietot jebkura laika vienību, un mēs zināsim, kāda būs signāla vērtība. Ja? Nu, viss, ko Dolgits ir stāstīja pirmā lekcija. Es vienkārši atgadinu. Nu, vot, tad mums šeit ir signāla vērtības. Tā tas nozīmē, no šīta signāla vērtība mēs konstruējam kādus laika mainīgu signālu, un mums ir nepieciešams izmantot tātad diskrētu laiku Fourier transformāciju, un šeit ir pateikts sadali signālu pirmas 5 harmonikas, mēs paskatīsimies vispār, cik ir nepieciešams, cik daudz ir nepieciešams harmonikas, lai reprezentētu signālu, un kā tas veidojas. Tā, ok, braucam atpakaļ pie scilāba, tā, kur man tas bija atverts, sekund, kur viņš ir sekund. Tātad, ko mēs te darām? Ierakstam vērtības no sava varianta. Size funkcija, lai noteikti elementa izmeru, pie tam tā kā viņš ir paredzēts, lai reiķināt matricas. Matricas mums ir 2 dimensiju, ja? Ir tātad horizontāli, vertikāli, ja? Ir adreses. Tāpēc šeit tātad cipars nosaka, kādu dimensiju izmeru mēs gribam saprast. Nākamais pi. Nu, šeit ir tāda nianse, ka pi ir konstanta vērtība, kuru programma zina. Scilabam, lai pateiktu, ka tur ir konstanta vērtība, ja, ir ka tas ir nevis mana vērtība, nevis vērtība, mans mainīgais, ja, bet mainīgais, kuru sistēma zina, standarta mainīgais, ja, ir nepieciešams izmantot procentu zīme. MATLABam tā nevajag. MATLABs uzreiz saprot, kas ir pi. Nu, šeit, lai būtu tā kā līdzīga pierakstu forma, tad vienkārši šeit apzīmējam. Tātad C0. Atkal mums ir pēc Dolgits ar lekcijas, kas ir YouTube, nu, ko mēs jūs rādīju, kur skatīties, ja? Tad mums ir C kātais, S kātais, ja? Kas pēc būtības ir A, ja? Bet A mums bija iepriekšējā, tātad mums šeit ir katra harmonika, tad mēs izmantosim vienkārši C un S atsevišķi. Var salīmēt un zīmēt, bet priekš kam, ka mums tā un tā vajadzētu sadalīt C un S, tāpēc salīmēt šeit nav nekādas iegas. Un tad ir nultais režīms, ja, līdzstrāvas režīms tā saucamies. Vot, un tad pakāpeniski mums ir nepieciešams tātad šito te gala signālu sadalīt harmonikas. Nu, šeit ir harmoniku skaits, ir ierakstīts 4, varam uzreiz sākt ar 5. Man principā, nu labi, 5, ok. Kā? Tātad mūsu iterācijas skaits, tātad no 1 līdz, jo mēs katru harmoniku tātad atsevišķi taisam. Sākuma nultais režīms, ja, tātad C kātais, S kātais 0, un tad no I līdz N, ja, kur mums N ir šeit. C kātais zināma formula no lekcijas, tātad kas ir, nu, ok, tā kā mēs viņus pielīmējam klāt, tāpēc C kātais plus A reiz kosinus un S kātais A reiz sinus, ja. Plus nultais režīms, kur viņš nultais režīms, atsevišķi plus, tātad aitais, ja. Šeit jau otrais, ja, tad mēs te sagatavojam sākuma režīmu, un te mēs gatavojam jau, kā teikt, nu, mēs šeit izdarījām tas, kas bija nepieciešams. Nu, ok, šeit. Tā, kas bija nepieciešams. Mums bija nepieciešams tad reprezentēt signālu ar 5 harmonikām. Otrais jautājums. Cik labi mums izdevās reprezentēt signālu ar 5 harmonikām? Mēs šeit gribam salīmēt 5 harmonikas, lai atkal redzētu sākuma signālu. Un vai viņi abi divi sakrīt? Tad šeit, principā, to, ko mēs jau darījām iepriekš, nu, tas ir signālu salīmēšana.
lai pārbaudītu, kas mums sanāca. Nu, vot, re, kur ir. Tad mēs šeit redzam, varat atkal paši paspēlēties, ja, lai paskatītos. Sākuma signāls, re, kur viņš ir. Katra harmonika, atkal harmonika ir sinusoida ar savu amplitūdu un frekvenci. Attiecīgi, ko mēs te redzam. Un salīmētais atpakaļ signāls, re, kur ir. Pie tam, tā, kur kāds ir vienīgais. Tā. Ar punktiņiem mums ir ātais. Vēlreiz V, pirmais, otrais, pirmais, trešais. Ok, tātad mēs X, Y. Nu, vienkārši kā mēs konstruējam grafikus. Tātad X, Y mums ir nepieciešams, lai uztaisītu būtu skaidrs, kas ir X, kas ir Y. Ja? Tātad X, Y, vai viens tas ir X, X, Y, X, Y, X, Y. Un pēdējais tātad mums ir A. Tātad, re, kur ir. Tātad ar, tādu apliti, ja? Simbolu apliti mēs uzzīmējam sākuma signālu pa punktiem, ja? Tad to, ko mēs šeit redzam, tātad ar violetu krāsu ir sintezētais signāls, ja? Un ar punktiņiem, ja, mums ir mūsu sākuma signāls. Samazināsim šeit harmoniku skaits, vienīgais, lai nekļūdīties, lai tas visur būtu, jā. N, jā, nemainās, ok. 4 harmonikas. Tā. Lai aizversim ciet, jā, šitais. Vienkārši MATLABs pa virsu zīmē. MATLABam, vismaz pēdējās versijas, ja, tad tur nevajag vērt ciet. Ok, ko mēs te redzam? Atkal 4 harmonikas un principā, kā mēs redzam, diezgan precizi mums izdevās sintezēt signālu. Samazināsim līdz 3. Atkal, man, nē, viss kārtībā. Es izmainīju viņam safe, ja vajag, tas safe viņš prasa. Tā, es šeit teiktu, ka arī 3 ir ok. 3 pat ir ok. Tā katram variantam, teiksim, šitam te savādāks savs signāls un attiecīgi harmoniku skaits nepieciešams. Labi, 2 harmonikas. Ar 2 vispār nevar dzīvot. Normāli nekas nebūs. Tā, stop. Stop. Tā, mana kļūda. Tā nav. Drusciņ savādāk. Tāpēc skatus tā nevar būt. Braucam atpakaļ. Es drusciņ pārpratu. Viņš drusciņ savādāk zīmē nekā MATLABs, tāpēc. Vēlreiz. Es kļūdījos. Šitais te zilais ar punktiņiem, tas ir viens tas pats signāls. Es vienkārši nepareizi interpretēju to, ka šeit ir ar plotu ierakstīts, ka šeit, es sapratu, ka viņš šitos tikai, ne, tas ir papildus. Cilabam šitais ir papildus apzīmējums, tāpēc, ka mēs nevaram ar 2 harmonikam reprezentēt signālu vispār. Ar 3 jābūt ar kļūdam, bet ar 2 tur vispār nekas labs nesanāk. Un tā arī ir. Es vienkārši nepareizi sapratu. Tūlīt es samazināšu līdz 3, lai redzētu, līdz 3. Re, kur ir, redziet, sākuma signāls, tur, kur punktiņi, ja, re, kur ir šitais te zilais, ja, signāls, kā viņš ir salīmēts ar 3 harmonikam, redzat, kā viņš atšķiras. Četri. Re, kur mēs viņu neredzam. Tad 4 pilnīgi pietiek. Un jo vairāk, jo labāk. Ja? Tātad ar 4 pietiek. Ja ir 3, tad mēs uzreiz redzam, kā viņš atšķiras. Pie tam bieži vien parādās tas jautājums, kad mēs, cikliski mums ir nepieciešams reprezentēt signālu. Šeit mēs paši nosakam, bet bieži vien parādās jautājums,
Cik harmonikas mums vispār ir nepieciešams, lai reprezentētu signālu? Tāpēc ir tāds parametrs, ka kļūda, ja, kamēr, nu, vidē tā saucama, piemēram, ļoti izplatīts kriterijs, vidēja kvadratiska kļūda, ja? Tātad novirze vienkārši kvadrātā, tāpēc, ka, nu, mums vienalga plus mīnus, tāpēc viņa ir vidē kvadratiska kļūda, ja? Tad mēs salīdzinām sākuma signālu ar salimētu signālu un skatāmies, ja vidē kvadratiska kļūda ir mazākā nekā, nu, mēs paši norādām šito novirzi, ja? Tad viņš vienkārši turpina taisīt harmonikas vairāk un vairāk, kamēr nebūs līdz, teiksim, noteiktam līmenim kvalitatīvi tātad attēlots, jeb reprezentēts tāds sākuma signāls. Tāpēc bieži vien varētu būt arī jautājumi, jā, tātad cik harmonikas mums ir nepieciešams, lai reprezentētu. Nu, vot tāds uzdevums. Tātad. Tas ar to dubulto kvadrātu, ar to kvadrātisko kļūdu, tas ir tā kā lai automatizētu, tā viņš automātiski saskaita. Jā, mēs vienkārši taisam ciklu parasti, tātad, ja mēs izmantojam for ciklu, piemēram, kā šeit, ko mēs te rakstam, ja, for, tas nozīmē for cikls, ka viņš taisa zināmu iterāciju skaitu, tātad no viens, kā vienas ar viens līdz 5. Tad 5 reizes izdarīt tas, kas ir šeit, tātad sākas šeit cikls, un tur, kur ir ends, ja, viņš tā kā arī beidzas cikls, tad mēs varam, piemēram, šeit rekurēs viss, kas ir iekšā, ja? Es varu šeit ar pēli, ja, uz foru, un viņš man ar citu krāsu uzreiz parāda, kas ir iekšā šitam ciklam, tātad, ko viņš atkārtos n, nu, tā kā reizes, ja, katram ciklam. Pie tam ir cikls, kuram mēs nezinām, cik būs tas iterāciju skaits, tāpēc ir tātad while un repeat divi cikli, parasti tagad repeat vairs maz kur tiek izmantots, tāpēc, ka ar ko while un repeat atšķirās. While tas nozīmē, ka pārbaudes nosacījums ir tātad, jā, izpildas pārbaudes nosacījums, tad dari to. Repeat until tas nozīmē izdari un pēc tam pārbaudi, vai viss ir kārtībā. Tad vienkārši mainas no tā, vai mēs veicam darbību vai neveicam. Kad mēs veicam pārbaudi? Sākumā, pirms tā kā darbības vai pēc darbības. Tātad while un repeat. Tu tā kā to visu var realizēt un vier to pašu, tāpēc repeat maz, kur tagad tiek izmantos, parasti tikai while, kad mēs taicam pārbaudi. Ot mēs sakam while, kamēr tas liels galvenais cikls, viss, kas ir šeit, tad ir iekšā. Mēs rakstam while, tad kamēr vidē kvadratiska starpība starp sākuma signālu A un salimētu, kas mums ir tā kā tas ir šitais te V7, ja? Nebūs vidē kvadratiska novirze mazāka par kaut kādu skaitu, piemēram 0,001, ja? Tad viņš pieliks klāt vēl vienu harmoniku un tā tālāk. Vot tā. Ok, nu bet nu tā, tas jau ir tā kā blakus informācijām. Tad rekur ir jūsu otrais uzdevums. Tā kā šeit jums piemēri ir, būs nepieciešams viņu tātad, nu, tā apdomīgi visu, kas šeit ir rakstīts. Tātad izlasīt un saprast, kas te notiek. Visas formulas, kā teikt, ir no lekcijas. Vienkārši struktūra un tā tālāk. Ok, tagad brauksim tālāk. Ja ir jautājumi, tad lūdzu droši uzreiz. Nav jākautrējas. Ja gribat kaut kādu tur, nezinu, teksta gabaliņu, lai es paskaidrotu, tad lūdzu. Ok, tad trešais uzdevums. Kas mums šeit ir? Trešā uzdevuma mums ir schēmiņa. Ot mums sakas jau principā trešā uzdevuma. Reāli priekš kam šitais priekšmets mums ir. Rekur ir ķēde, kur ir reprezentēts avots, kas pēc būtības ir, nu, sinusoidāls, bet tā, ka šeit ir 3, viņu gala ir, tātad rekur ir amplitūda, ejot 0, ejot 240, tātad nobīde pēc fāzes ejot 120, un kur šeit katra varianta ir pateikts, ar ko ir vienāds tas koeficienta. Kur ir šitais te pastiprinājuma koeficients. Nu, vot. Idejaski, kad mums ir tāds signāls, ETP neko nevar izdarīt. Tad, ko mēs šeit darām? Mums ir nepieciešams, nu, nomodelēt
nu, sākumā mums ir nepieciešams nobudot, kas šeit par signālu tiek padots, ja? Tāpēc, ka, nu, viņš mums ģenerators ir, bet mums ir nepieciešams tātad jau, kā teikt, sintezēt signāls, tāpēc, ka viņš no 3 signāliem tiek ģenerēts. Šito sintezētu signālu, kas mums ir nepieciešams, tad sadalīt harmonikas un pārliecināties, kā ar, nu, teiksim, šeit mums nav neviens pateicis, cik daudz mums nepieciešams izmantot harmonikas, lai reprezentētu šito signālu. Bet, nu, tā ka šeit jums neviens nekādu precizitāti neprasa, tāpēc var pašiem izvēlēties, piemēram, nu, 50. Skatāmies vizuāli sagriet, ok, 50 pietiek. Tā kā šeit var paši izvēlēties harmoniku skaitu. 5, 10, 50, nu, lai būtu nepieciešams. Tāpēc ģenerējam signālu, sadalām tātad harmoniskas sastāvdaļas, pārbaudām, vai harmoniku skaits ir pietiekams, lai signāls būtu pareizi reprezentēts. Tātad, un tālāk izreicinām katrai harmonikai savu režīmu, jeb, nu, izreicinām strāvas un spriegumus. Ja mums ir signāls, pirmā harmonika, izreicinājām. Pēc tam izreicinām strāvas un spriegumus, ja mums ir tikai otra harmonika. Jo mūsu signāls ir harmoniku summa, attiecīgi reāla strāva būs arī no katra režīma summa. Tāpēc, ka katra harmonika tad reprezentē signālu kaut kādu sastāvdaļu. Attiecīgi, kāda strāva būs arī gala strāva sastāvdaļa. Tātad mūsu uzdevums ir izreicināt, cik mums būs harmonikas, tikpat režīmus, dabūt tikpat strāvus un spriegumus, un pēc tam viņu salimēt kopā, lai mums būtu reāla strāva un reāli spriegumi, kas šeit ir tīklā. Vot tāds uzdevums. Tad, attiecīgi, pirmais, tad vēlreiz solis noģenerēt signālu. Otrais solis, tātad harmoniskas sastāvdaļas. Trešais solis pārbaudīt. Ceturtais solis izreicināt režīmu katrai harmonikai. Tagad paskatīsimies, kā to izreicināt. Izmantojot sprieguma potenciālu metode matricu formu. Un piektais, nu jā, šeit viss pietiek, tāpēc, ka šeit ir spriegumus un mezglus tikai strāvus. Tas nākamā uzdevuma būs izreicināt reālas vērtības. Tur būs voltmetrs, ampermetrs, un tur būs uzdevums, ko rada voltmetrs vai ko rada ampermetrs. Šeit nav. Tā. Kur man viņš tūlīt? Nu. Nē, sorry. Tā mums kaut kas mainījies. Dolgi ceram, kaut kas šeit mainījies. Tā, akatā. Šeit mums ir izmaiņas, atvainojas. Te ir izmaiņas. Te laboratorijas darbi. Stacionāra režīma. Tā. Что-то тут pamainījies. Tūlīt pats sapratīšu, kas te notiek. Re, kur ir šeit trešajam uzdevumam, viņš tagad ir šeit. Voltmetrs, ampermetrs. Un tagad viņš ir šeit. Un te ir pareiz prats aplese. Šitas ir tas pats. Jā, viņš ir ceturtais šeit un ceturtais šeit tagad ir tas pats. Trešais atšķiras. Trešais atšķiras šeit. Tā es vienkārši man jāpadomā. Tad trešo taisam šeit. Es tagad domāju. Ču. Vienkārši domāju. Tā, es domāju, ka ceturtā uzdevuma vieta šitais te
Nu, ok, ja jums izdosies, tad lūdzu, bet var viņu aizvietot šito ceturto, varat aizvietot ar šito trešo, ja kas tad atļauju. Tad var šito arī. Tad var šitos trīs, un kā ceturto var šito izreicināt. Vot tā. Ok, labi, atgriezīsimies pie tad, kur viņš ir. Pie šitā te uzdevuma, ja? Un varbūt par kodeņu. Tā, kur ir realizācijas piemērs. Tātad, ko mēs te redzam? Tātad, nu, vienkārši šeit ir tā struktūra, mugurkauls. Signāli, tā. Noģenerējam signālu. Pie tam, tātad, kur viņš tātad, kā izskatās noģenerētais signāls, pēc tam DFT. Kā teicu, lekcija tur viss kods ir, ja kas tur varētu skatīties, špikot no turienes. DFT, pēc tam katra režīma aprēķins, kur ir sprieguma potenciāla metode matricu formā, kur atsevišķi līdzstrāvas režīms, un pēc tam sinteze, sprieguma strāvu sinteze un vizualizācija, ja? Pie tam, tā kā šeit nav amperometra, voltmetra, tad tas būtu jums trešais uzdevums no praktiskiem. Labi, tagad mums ir nepieciešams. Tātad DFT mēs zinām, kā darīt. Sintezēt signālu pie tam. Viena nianse ir slēdzes. Kur ir šitais te kā slēdzes. No viņa ir atkarīgs tā, kā izskatās signāls. Sākuma signāls. Nu, mēs aptuveni saprotam, ka šitais te signāls viņš būs kaut kāda veida, nu tā kā summa no 3, ja? Tad būs kaut kāda tāda sinusoidās pusperiodiem, tāpēc, ka šeit ir mums tā kā diožu tiltiņš, ja? Ko darīt ar kā? Nu, lai visi paskatās tomēr 9. lekciju, tad tur būs pateikts, tad es šito jautājumu drusi nolaidīšu. Tad, lai paši paskatās video materiālu. Ar kā? Es gribu tātad pievērst vairāk uzmanības tā kā izreicināt režīmu. Tad, lai izreicinātu režīmu, mums ir nepieciešams sastādīt 3 matricas. Pirmās inteliģentas matrica, kur ir topoloģija, otra pretestību matrica un tad signālu matrica. Tad, ko dara? Kur mums ir tīkls. Mums ir nepieciešams šeit apzīmēt mezglus un zarus. Tātad, kur ir mezgli. Šeit man ir viņi apzīmēti ar dzelteniem apļiem. Jā, tātad, kur ir mezgls. Pie tam šeit ir viens svarīgs moments. Es nezinu, kā jums māca ETP, bet mana laika Rīgā tur bija tāds moments, ka mums ļoti tā stingri par to, kas ir mezgls un kas nav mezgls. Ja? Mums šeit, tāpēc, ka šeit ir tīra matemātika, vienalga, kas ir pēc ETP definīcijas, ir mezgls. Mūsu šeit izpratne mezgls ir punkts, kur mēs gribam izmērīt spriegumu. Es varu jebkuru punktu paņemt, tāpēc, ka es gribu zināt, kas tur būs spriegums un apzīmēt viņu par mezglu. Tāpēc visu, kur mēs gribam zināt, tad to mēs apzīmējam par mezglu. Nu, šeit principu vairāk ir tomēr standarta tātad principam, jā, tātad kur ir šeit ir tā kā mezgls, jā, tātad šeit ir viens mezgls, jā, tāpēc, ka viss tā kā no viena mezgla iziet. Jā, tāpēc tas pats šeit arī ir viens mezgls, jā, tāpēc mums ir apzīmēts U1, U2, tātad U3, U4, un šeit būtu U5, bet tā kā šeit ir sprieguma potenciāla metode, ja, matricu formā, šeit bāzes mezglam nav numura, jeb spriegumam, kuram
potenciāls ir vienāds ar 0. Tad bāzes mezglu mēs sazemējam, viņam potenciāls ir vienāds ar 0, tāpēc viņam numura nav. Tāpēc šeit ir 4 mezgli. Un sastādam matricu, kur tātad kolonas mums ir tā kā vertikāli mums ir mezgli un horizontāli mums ir zari. Un attiecīgi katram zaram mums ir nepieciešams numerācija un stravas virzienu. Pie tam mēs stravas virzienu izvēlējamies brīvi, tāpēc, ka ja mums būs nepareizs, pēc tam programma vienkārši pateiks, ka šeit ir strava ar minus zīme. Ja? Tā kā virziens ir pretī ir. Pie tam zars ir starp diviem mezgliem, tāpēc kur ir šeit ir viens zars, un tāpēc šeit plus viena strava. Ja? Tad kur viņi ir. Jā, tad mēs izvēlamies visus stravus un attiecīgi M matrica pēc nosacījuma. Ja strava ieplūst mezgla, mēs rakstam -1. Ja strava izplūst no mezgla, mēs rakstam +1. Un ja nav nekādas saites starp mezglu un zaru, tad mēs rakstam 0. Piemēram, kur ir mezgls 1 un strava, piemēram, 5. Ja? I5 ar mezglu 1 nav nekādas saites, tāpēc 0. Vot aizpildam tā M matricu. Un mums ir vēl divas matricas, kas mums ir kolona matrica, kolona veida matrica, pretestību matrica, kur ir katra zara pretestība, un EDS matrica, jeb signāla matrica, tātad tur, kur ir signāla avots, kāda zara, mēs tur rakstam viņu vērtību, tur, kur nav, mēs rakstam 0. Tā atveram šito te, nu šeit vispār ir saisināta pamācība, tāpēc būtu nepieciešams atvert tas, kas jums tur ir lekcija prezentēts, šitais te, viņš būtu, kur viņš šeit ir, tā. Tad matrica M. Attiecīgi, kur ir E matrica. Redzat, šeit ir kolonna matrica, tātad cik ir zaru skaits, tik šeit ir elementu skaits. Pie tam, pēc numerācijas tas pats, ka ir šeit vienkārši pirmajā zara mums ir ģenerators, tāpēc mēs viņam šeit ir arī ierakstam, formula veida to signālu, kuru mēs padodam. Šeit. Pie tam redzat, šeit ir cik tāds bija Dolgiceram interesants pieraksts, kur im jot omega. Bet viņš imāk, kur ir. Jo, es rakstu procenti I, viņš nozīmē, ka imagināro daļu MATLABs saprot jot, ja? Jot un I arī saprot par imagināro daļu. Aš viņam, kā es jau teicu, šeit visiem mainīgiem jāliek procentu zīme, un viņš tad im nolēma izmantot šeit im. Ļoti jauki, jā. Nākamais ir Z matrica, kur ir visas pretestības, bet, es drusku savādāk daru. Viņa pēc būtības ir diagonālu vadītspēju matrica. Tad tur ir viena diagonāla, kur diagonālas elementi ir vadītspēju elementi. Vadītspēja ir 1 pret pretestību, ja? Tāpēc viņam šeit arī tā rakstis, kur ir 1 dalīts. Nē, šeit tāpēc, ka tas ir reaktīvi elementi, sorry. Kur viņam ir tāda pārbūve? Kur ir pārbūve. Kur Z elements, ja pretestības elements pa diagonāli ir vienāds 1 dalīts ar pretestību. Kur ir vadītspēja viņam šeit ir iebūvēta. Jā. Tā kā šeit ir diagonālās pretestības elementu matrica, un viņa šeit tiek pārveidota par vadītspēju matrica. Un šeit vienkārši divas formulas, kā rezultāta jums būs spriegumi katra mezgla un stravas katra zara. Gatavas formulas. Pie tam šeit ir vēl viens viltīgs moments, jo mums ir nepieciešams šeit izreicināt, kura viņa tāds, gan līdzstravas momentu, gan mainstravas momentu režimu. Kāpēc? Šeit ir moments, ja mums ir līdzstravas režims, kas mums ar kondensatoriem un kas mums ar spole notiek.
ko mums atsevišķi reiķināt, nu, it kā ir slinkums. Viens ieslēgums. Kas, lūdzu? Kondensators ir pārāvums. Tieši, jā, tieši tā, pārāvums. Tas nozīmē, ka, ja mēs, nu, vienkārši, ja mēs ņemam teoriju, ja, tas nozīmē, ka mums mainās cits tīkls, nu, viņš savādāk izskatās, kā pārējais tika pateikts. Tas nozīmē, ka mums ir nepieciešams pārzīmēt šito schēmu līdzstravas režīmam un atsevišķu schēmu izreikināt līdzstravas režīmam. Nu, cilvēki ir slinci, tāpēc ir viens tāds paņēmiens, kā to var izdarīt. Tātad to var izdarīt mākslīgi, uztaisīt līdzstravas režīmu, kā tūlīt parādīšu. Tā, kur mums tā ir? Jā, pie tam šeit varam, kur piest harmonikas arī ir. Tā, kur mums ir ievadāti? Tā, L. Tā, tūlīt, kur ir līdzstravas režīms? Ir. Ko es te bremzēju pareizi? Līdzstravas režīms. Un kur ir līdzstravas režīmam, izmantojot visu to pašu schēmu, ja? Tad nemainot matricu, ja? Līdzstravas režīmu. Nu, matricu mēs šeit mainām, ja? Tāpēc, ka mums ir, nu, līdzstravas tagad režīms, ja? Z matricu arī mums vajadzētu mainīt, bet, lai izmantot visu to pašu, kur ir mazs viltojums. Mēs vienkārši tūlīt, kur tas mums sakas Mainstravas režīms, tā, Strava spriegum, tas ir ok. Kur ir J omega. Kur ir J omega šeit, Mainsprieguma režīmam. Redziet, kā mēs viņu izreicinām. Ja? Un kas šeit ar J omega? Šeit J omega pēc tā kā tūlīt pateikšu. Kas par kakoju, kur mums ir kā ir harmonikas numurs jābūt. Tā, tūlīt atšifrešu, Dolgic ar mākslu. Jā, kur ir kā koeficients, no viens harmonikas koeficients, jā, tātad harmonikas koeficients, pi, skaidrs, ir pi, j, un šeit ir 100. Tā. 100, kāpēc šeit ir 100? Tāpēc, kas ir 100, kāpēc šeit ir 100? Visticamāk, tāpēc, ka tur viņam ir E100 dots kaut kur šitam te. Tā. Tā. Vai tas ir vienkārši tā, mērvienības pi, harmonika, pi. Ja mēs pi, tas ir 3,14, tas ir 300, nu jā. 2πf, standarta formula omega, tas ir 2πf. Tas ir 2 reiz 50 bāzes harmonika, tas ir 100, 2π. Tātad 100 pi, kur ir. Tas ir 100, tas ir 2f. F ir 50 bāzes harmonika, tātad 2f ir 100. 2πf, kur ir viss kārtībā. Es arī drusku šodien jau bremzoju vakars. Tas ir 2πf, tāpēc j omega. Pēc klasiskas formulas. 2πf plus harmonikas numurs, tāpēc, ka 50 reiz 2 100, trešā harmonika, ceturta un tā tālāk. Tātad 2πf. Nu, tāpēc j omega šeit ir papildus j. Es domāju, visi saprot, jā? Es vienkārši pats nobremzēju sākumā. Bet šeit, tur, kur ir līdzstravas režīmu, mēs mākslīgi
pieņemam, ka tā, es atkal viņu pazaudēju. Re, kur ir? 1e minus trešā pakape. Tas nozīmē, ka, nu, MATLAB valda vai SILAB valoda 10 minus trešā pakape. Mēs vienkārši pieņemam, ka līdzstrāvas režīms, tas ir tas pats, kā mainstrāvas režīms, tikai ar ļoti mazu frekvenci. Tā kā mūsu skata loks šeit ir nu, viens periods, ja? Nu, divi periodi, labi, līdz 720 grādiem. Nu, ja, tad divi periodi. Tātad ar tādu frekvenci, principā mums ir līdzstrāvas režīms, jeb nemainīgs režīms, ja? Ar tādu mazu frekvenci. Tāpēc mēs, principā, mākslīgi, ja? Aizvietojam līdzstrāvas režīmu ar mainstrāvas režīmu ar ļoti zemu frekvenci. Lai mūsu skata loga viņš skaitas kā nemainīgs. Un tad mēs varam izmantot to pašu metodi, lai viņu izreicinātu. Vot tāds maz viltīgs moments. Nu, vot, ir jūsu trešais uzdevums. Nu, un attiecīgi tad var pēc tam izreicināt šito te. Kā es jums teicu, tā, kur viņš ir. Tas man bija citur, tas man bija šeit. Izreicināt, piemēram, šito te, tur, kur ir, kur praktiski ir šito te, kur jau ir voltmetrs un ampermetrs, kur ir jautājums, kāds ir konkrēta vieta spriegums un strāva, ko mērierīce rāda. Nu, vot, tāds ir jūsu uzdevums. Tātad, principā, jums ir nepieciešams, lai dabūtu maksimālo atzīmi, nodot 4 uzdevumus. Nu, vot, es jums it kā izskaidroju darba plānu, kas ir nepieciešams. Tad skatāmies piemērus, skatāmies video 9, izdaram pirmos 3 uzdevumus, pēc tam skatāmies pārējos Dolgicera video, lai izreicinātu līdz galam 4. uzdevumu. Šeit pēc izvēles var 4. šito izreicināt, var, es atļauju, ka vēlreiz šito 3. izreicināt 4. vietā, pēc jūsu izvēles. Tad pārējo laiku mēs izmantosim, lai jums tā kā tiktu galā ar jautājumiem un tā kā ar kodiem un ar kļūdām. Tāpēc, principā, esmu šeit, tā kā, nu, būšu laikam līdz 8:30 šeit, tā kā. Es varu viņu atlabāt taisīt. Droši, pēc izvēles. Viņš Un ne visiem atlabs ir, tāpēc mēs norunājam, ka šodien būs cilāps. Tā kā varat variantu droši es taisīt arī izvēlamies. MATLAB, jā. Tā kā būs jautājumi, vai gribat kaut kļūdu kaut kur atrast kodiņa, tad es būšu šeit pieejams. Vienīgais es laikam tagad aizviršu konference, lai varētu ierakstu YouTube ielikt, un pēc tam tad es vienkārši pa jaunu atveršu to pašu konferenci. Kā mēs variants izvēlamies? Tā tur ir no 1 līdz 100, tad var izmantot apliecības numuru, tur pēdējos ciparu, 2 ciparus. Nu, mums ir visiem 005, 004, 003 un 006, man Nu, liekas. tad attiecīgi tur 5, 3, 4 variantu ņemam. Skaidrs. Ja. Tā.